Ar diezgan lielu, teiksim tā, nokavēšanos, bez iesildīšanās, vai viņš... Un vārti! Valu veikt, lai spēlētu citā klubā, bet tā ir viņa izvēle. Labs metiens un vārti! Mēģināt spēlēt uz pretuzbrukumiem, nostrādāt labā aizsardzībā, izmantot savas izdevības uzbrukumā, un tā šo spēli var uzvērt. Un šeit vārti spēli. Arī citiem vajadzēja doties tātad uz tās līgas spēli. Redzam, īsti nevadās līdz galam spēle Ķekavai. Ja es nemaldos, tad jā, tieši tā, 58. minūtē. Labi izspēlēts uzbrukums no Ķekavas vienības, tomēr tas ir nesekmīgs. Gustavs Pļevoks, nesen pieminētais, piespēlē uz vidu. Jā, Jākmetiņa izpildījumā tur atkal redzam vārtu priekšā pie Anrija, Strazdiņa sargātajiem vārtiem ir Burzma. Īsti līdz galam darbs, bīstams viņš pēc iespējas ātrāk ir uz kājām. Bet dotajā momentā Ingris Mantļējos ir pie treneru rožiem. Labs metiens, bet tas ir forši. Tas ir forši. Sportā tas ir pieņems. Un vēl Bauskas komandas izpildījumā bija Ķekavai. 2 ātri gūt vārti, bet Ķekava atbild ar 3. Mazliet arī Bauskas virknējumi. Tāpat arī Ķekavai. Labs metiens Reiņa Melgāļa, izcīnījis bumbiņu, sanāktu 2-1 ātrais pretuzbrukums. Tomēr tas viņam neizdodās. Un Ķekavas komanda dodas uzbrukumā skaisti spēlē, gan aizvārti, gan Valters Kalnēts uz vārtu priekšu, bet varētu riskēt skaisti spēlēt Toms Ķērāns uz Orsti. Tālāk piespēlē Reinim Melgāļam. Toms Ķērāns metiens un vārti. Tālāk komandas kapteinis Jānis Plāta ar bumbiņu kļūdās centrā. Toms Ķērāns ar bumbiņu, atspēlē Reinim, Reinis met un vārti. Tik zemu pēc 5. ielaistajiem vārtiem un būs noraidījums un soda metiens. Tas ir mans minējums. Mans minējums neprecīza piespēle no Pētera Zeltiņa puses. Orste ar bumbiņu, diagonālā piespēle, vājš diezgan Dilbergu. Un būs noraidījums. Gūsim, ko ir sagatavojuši Ķekavas vienība savā vairākumā. Bet tīri nospēlē Degins. Jānis Akmetiņš gan laikam izstāsta, kad ir nējumu. Labi, daba doma no Kaņepa puses bija piespēle. Kāras Degins dodās ātrajā pretuzbrukumā. Piespēle vienādos sastāvos, ātrais pretuzbrukums, laba piespēle. Un vēl labāk darboja. Šeit kļūdās Jānis Plāte. Kāras Degins dodās uz priekšu no skaisti apvada pretspēlētāji. Bet, diemžēl, Ķekavas komandas aizsargs un labs metiens. Bet neviens viņu tur nepagrūda pats. Rezultātā pārvalās pāri bortam. Labi izspēle šeit uz tukšiem vārtiem. Labi piespēle uz vidu Barusam no Reina Melgāļa puses. Taču neprecīzi tagad Pēters Zeltiņš var doties labi izgriežā un varēs izveidot uzbrukumu. Laba piespēle no Kalniešu puses. Skaisti, ļoti skaisti. Gustavs Pļevoks cīnās pret Ričardu Orsti. Mēģina saglabāt bumbiņu, nokļūdās. Barus izpild skaisti apvada. Kādā veidā ir futbols, kaut kur aizķēries šeit. Labi izspēle un skaisti. Ir arī bijušas situācijas, kur viņš nespēlē uz laukuma. Viņš nespēlē tātad uz lauku. Skaisti izspēle. Vidu, ļoti bīstami. Ar to uzreiz ir kļūda, bet Pēters Zeltiņš. Labs metiens no Pētera Zeltiņa. Interesanta rotācija no Ķekavas puses. Labs metiens. Jānis Plāta piespēlē pa bortu Artim Černovskim. Artim Černovskis nokļūdās piespēlē, bet bumbiņa izripo uz Kreisingu. Mēģina atņemt bumbiņu Bauskas komandai. Krukauskis metiens. Vārti. Izveidot savu uzbrukumu. Labs metiens.